Labrīt, dzīvītes skatītāji! Šodien mēs runāsim par bērnu cerebrālo trieku. Diemžēl šī slimība nav pilnībā izārstējama, taču izmantojot ārstēšanas un rehabilitācijas metožu kompleksu, ir iespējams būtiski uzlabot bērnu kustību. Latvijā vidēji katru gadu tiek reģistrēti apmēram 40 jauni bērnu cerebrālās triekas pacienti. Šī ir viena no tām veselības problēmām, kuru rada daudz dažādi nelabvēlīgi faktori. Bērnu cerebrālā trieka ir hronisks stāvoklis, ko izraisa galvas smadzeņu bojājumi, kas bērnam rodas pirms, īsi pēc vai dzemdību laikā. Cerebrālā trieka ir kustība un ķermeņa pauzes traucējumi. Smagākos gadījumos pie cerebrālās triekas ir runas, arī redzes, dzirdes traucējumi un bērniem var būt arī epilepsija. Diemžēl bērnu cerebrālai triekai nav kāda viena precīza ierosinātāja vai riska faktora, pret ko mēs varētu cīnīties, lai slimnieku skaits kļūtu mazāks. Gribētu minēt arī to, ka paaugstināta riska bērni ir priekšlaicīgi dzimušie bērni, kā arī bērni ar pazeminātu dzimšanas svaru. Kā iemesls tieši grūtniecības laikā varētu būt dažādas mātes saslimšanas, kā arī skābekļa nepietiekamība. Dzemdību laikā vai arī īsi pēc dzemdībām tās varētu būt dzemdību traumas. Šeit vēl ir jāizšķir arī dažādas formas cerebrālai triekai. Mēs runājam par spastisko formu, diskinētisko formu un par ataksijas formu. Spastiskā forma tā ir pārsvarā, apmēram 70% no cerebrālās triekas ir spastiskā forma. Šeit pārsvarā ir kustību traucējumi un paaugstināts muskuļu tonus. Savukārt pie diskinētiskās formas, kas ir apmēram tā no 15 līdz 20%, ir varbūt nekontrolētas kustības. Savukārt ataktiskai formai ir pārsvarā līdzsvara traucējumi, tātad arī šie kustību traucējumi, varbūt arī jauktas formas. Atkarībā no diagnozes sarežģītības cerebrālās triekas ārstēšanā izmanto gan medikamentus, gan operācijas, tomēr lielākā daļa metožu nodarbojas tieši ar kustību traucējumiem, kas sastopami 70% cerebrālās triekas gadījumu. Ļoti liela nozīme ir rehabilitācijai, un šobrīd tāda tiek piedāvāta arī reģionos, arī šeit, Vidzemes slimnīcā. Medicīniskā rehabilitācija tas ir multiprofesionāls darbs, kur vairāk speciālisti bērnam veicina kustību atjaunošanos, bērna attīstību. Pamatā šajā procesā iekļauti visi speciālisti, gan fizioterapeits, kas strādā tieši ar kustībām, veicina bērna attīstību, gan arī ergoterapeits, kas vairāk strādā uz ikdienas pašaprūpi, kā arī uz bērna rokas funkciju. Logopēds tiek piesaistīts, ja bērnam ir valodas traucējumi. Bērnam, ja tiek uzstādīta šī diagnoze, tad pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams uzsākt rehabilitāciju. Neatņemama rehabilitācijas sastāvdaļa ir ūdens procedūras. Ūdenim ir tādas burvju spējas. Ja, piemēram, muskulatūras tonus ir pa augstu, tad viņš ūdenī mazliet pazeminās. Un mēdz būt arī tā, ka ir pa zemu, un tad viņš mazliet normalizējās tas tonusiņš. Bērns tajā ūdenī arī tā brīvāk kustās, nekas viņu īsti neierobežo. Ūdens ir arī pretestība zināmā mērā, bet tā pašā laikā es arī varu brīvi kustēties. Kā ārstēšanas metode tiek izmantot arī botulīna toksīna injekcijas. Sabiedrībā botulīna injekciju nosaukums vairāk saistās ar skaistumkopšanas procedūrām. Kāda loma tām ir bērnu cerebrālās triekas ārstēšanā? Botulīna toksīna injekcijām pamatlicējs ir Alans Skots jau 1980. gadā. Pirmo reizi tika veiktas injekcijas cilvēkiem, bet Latvijā tās tiek pielietotas apmēram 20 gadus. Mana pieredze rāda, ka patreiz par šo metodu ļoti maz zina. Botulīna toksīna injekcijas tiek pielietotas cerebrālās triekas bērniem, kuriem pamata forma ir spasticitāte. Injekcijas pielieto tādā gadījumā, kad muskulim ir paaugstināts muskuļu tonus, ievedot šo medikamentu, muskulis atbrīvojās. Un līdz ar to efektīvāk fizioterapeiti var izstrādāt kustības.
Injicējot botulīnu toksīnu tieši tajos muskuļos, kur nepieciešams, nervu impulsu vadīšanas bloķēšanas rezultātā pārmērīgais tonus tiek mazināts vai uz kādu periodu nobloķēts. Samazinoties šim pārmērīgajam tonusam, pavērs iespēju pielietot pārējo ārstēšanas metožu kopumu. Botulīnu toksīnu injekcijas ir komplekss pasākums visā šajā rehabilitācijas procesā. Es jau minēju, ka līdz ar to šis rehabilitācijas process ir efektīvāks. Šīs injekcijas nevar pielietot arī pilnīgi visiem. Noteikti ir speciālistam jāizvērtē bērnu funkcionēšanas traucējumi un jānovērtē, ar vecākiem arī jāpārunā lūk šie mērķi un jāpārunā arī šī turpmākā sadarbība. Jo ļoti svarīgi mums ir sadarboties ar vecākiem, jo vecākiem ir ikdienā jāturpina mūsu ieteiktie vingrinājumi katru dienu. Vecākiem un bērnam ir regulāri jāierodās uz mūsu norādītajām atkārtotajām kontrolēm. Un arī jāierodās atkārtoti uz šīm botulīnu toksīnu injekcijām. Jo viena injekcija, ja mēs esam uzsākuši šīs injekcijas pievienot terapijā, tad tās ir jāatkārto apmēram pēc 3–6 mēnešiem, jo to iedarbība šajā laikā ir beigusies jau. Evita kopā ar savu 7 gadus veco meitiņu Elzu ir ieradusies uz kārtējo injekciju. To, ka meitai ir bērnu cerebrālā trieka, Evita uzzināja, kad Elziņai jau bija gads. Es jau pēc profesijas esmu veterinārais mediķis, ja? Un vienkārši es jau saprotu to, ko tas nozīmē, kad bērns slims ir. Mēs cīnījāmies, protams, no sākuma gājām visur, kur vien varējām, vingrošanas un visu, ko darījām. Cerējām jau, ka varbūt pāries, kā saka, katrs jau cer, ka būs labi būs. Tā pamazām. Tagad mēs, kad bijām uz to ārstu komisiju, mums bija arī doktora Vētra bija, un doktora Zvaigzne bija, un arī Treja doktora. Tā kā, doktora Zvaigzne teica, ka viņai no novembra mēneša jau ir tādi uzlabojumi. Jo mēs jau visur rejterapiju, kanisterapiju, neirolingvistisko programmēšanu, mēs visu pilnīgi, osteopātu, visur, kur vien kaut ko dzirdam un kaut ko tik ejam un daram, vienkārši, lai tam bērnam būtu, lai viņš maksimāli kustētos. Un arī tāpatās mājās mēs liekam viņai pašai rāpot un ēst. Un, protams, viss ir jāpiepalīdz. Viņa arī ir parastā bērndārzā, bet viņai ir valsts atmaksāts asistents. Protams, mēs arī gribam, lai viss notiktu ļoti ātri, ja? Bet tas nenotiek. Tas notiek lēnām. Ir jābūt ļoti lielai pacietībai. Viņam vienkārši tam bērnam jau arī nevar visu laiku sagrūst visu iekšā. Viņš jau paņem tik, cik viņš var, un pēc kāda laika jau parādās tie rezultāti. Tā kā mēs neesam ne uz ārzemēm braukuši nekur, mēs tikai tepatās Latvijā visu, ko vien darām. Protams, ir jau arī diagnoze, kur ir varbūt dziļākas tās problēmas, bet mums ir pārsvarā tikai tās kustības. Tā kā mums ir prātiņu, viss ir kārtībā ar saprašanu, un viss, mums ir tikai kustībā. Parasti pirmās slimības pazīmes bērnam var manīt jau 1 gada vecumā, un arī diagnozi uzstāda ap gada vecumu. Tādēļ vecākiem pirmajā gadā ir rūpīgi jāsako līdzi, vai bērns attīstās un veic visas kustību darbības atbilstoši vecumam. Cerebrālās triekas komplikācijas veidojas samērā ātri. No tā, cik ātri bērnam tiks uzstādīta diagnoze un uzsākta ārstēšana, ir atkarīga arī viņa turpmākā dzīves kvalitāte.